Skat! Pirmie asni, saules stars, tas kutina degungalu. Jūti? Pavisam drīz viss sāksies no paša gala. Plaukš šķelsies, smaržos, ziedēs, stiepsies. Un ticiet man, arī pārliecinātākais ziemīlis ūsās smaidīs. Pirmā saule, tā nopajā zemi, iespraucas pa logiem un pieskaras darbiem. Jūti, tas ir tas siltums, kas pieskaras ne tikai no ārpuses, bet arī kaut kur dziļāk, ikvienā no mums. Siltums, kas iedvesmo augt arī pašus. Gaiss smaržo pēc pirmajiem pumpuriem, svaigas dzīves augsnes un pēc jauniem sākumiem. Ir pilni lauki jaunu sākumu, mūsu lielā skaistā zeme, tā gaida darba. Ir laiks sasildīt, spēcināt, audzēt, augt. Ir visa spēcīgā un nebeidzamā cikla sākuma punkts. Vai 15 gadi ir daudz vai maz? Tā ir tāda pumpura stadija lielajā pasaulē. Enerģijas laiks. Mēs esam virsotnē. Te ir silti, silda saule un jūtam spēcīgu un dzirksteļojušu sajūtu. Ziemīlis stāv un ūsās smaida. Viņš gaida, kur šī enerģija un siltums mūs vedīs tālāk. Arī es esmu ziņkārīgs, ar nepacietību uz rītdienu raugos. Paskaties, mēs esam savējie. Šodien mēs esam viens otram. Nosvinēt šodienu un kopību. Virsotni. Šis ir vērtīgs mirklis. Mazs mirklis, kas rada lielu sajūtu. Siltu sajūtu. Tieši sirdī pie savējiem. Un ja tā labi padomā, mēs esam ļoti maģiskā vietā. Ik gadu klātesoša augšanas brīnumam. Maģiski. Blakus mēs kļūstam par veselu sapumpurotu zaru, par zemi pilnu gataviem asniem. Nevis pa vienam, bet kopā, vienā stiprā kokā, vienā auglīgā laukā. Un tā mēs gribam būt, ejot droši un stipri uz priekšu, nekad neaizmirst brīnumu rasties, briest, plaukt, šķelties un ziedēt. Sākt zemē, sākt sēklās saknēs, sasēt, sasiet, sapīt, savīt cilvēku, darbu un zemi. Lai siltums no pašiem izlīst sējumos, un pasaule redz, kur tas radies. Lai kļūstam par daļu no lielā zemes stāsta, ko rakstām. Tas mūsos sākas.